pienācis laiks atkal pirms batla intervēt reperus. Reperus pa labi AFK. un pa kreisi. Jaso. AFK un JASO. Tātad, kā mēs zinām, pirmā iecerē šīm pasākumam bija taisīt 2-pret-2 batlus, un kā jau mēs visi zinām, jūs bijāt iesūtījuši pieteikumu. Vai tāda bija tāda neliela vilšanās, ka nesanāca tomēr šī sezona, tā kā no sākuma bija iecerēta? Protams, gribējās, lai ir tā 2-pret-2 sezona, kaut kas riktīgi interesants. Man liekas, ka ilgtermiņā tas atspēlētos, visu sezonu būtu kaut kas wow, kaut kas neredzēts. Un, protams, žēl, jā, ka nav, bet cerams nākamgad. Bet vismaz uz šo maču jūs esat divatā, un kā tev? Es jau godīgi domāju, ka nesavāksies cilvēki, jo parasti ir pēc nedēļas kaut kādi 20 pieteikumi, bet reāli bija tikai 1 vai 2. Bet ir prieks, ka mēs esam uz 2 vai 2. Tāpat kaut kā sagāja, vai ne? Nu, un AFK pagājušajā sezonā 8. finālā pret Serpentīnu izkriti. Kādas sajūtas ir pēc tā visa? Es nezinu, slikts noteikti nav. Diezgan nice pieredze bija. Un šogad redzēsiet, kāda ir atšķirība starp pagājušo sezonu un šo mēču. Tā kā, jā, diezgan labi jūtos par to. Es ceru, ka mēs visi esam super patīkami satraukti. Un, jā, JASO. Vakar es ceru, ka tu sekoji līdzi, tiešraidei nesekoji. Nu ko, bija tā, ka tu biji galīgais strīpas gandrīz, bet pateicoties skatītājiem, tu tiki sezonā. Apsveicu tevi. Tiešām apsveicu tevi. Skatītājiem tev būs kaut kas rūpīgi jāsarūpē un tā. Un kādas tev sajūtas ir? Ir prieks būt beidzot 3-7-1. Šaudauts reizam par to, ka nepaņēma man 3 reizes. Ne, 2. Bet 3. paņēma. 3. laimīgā. 3 lietas, labas lietas. Tieši tā. For show. Šī bija mūsu jaukā intervija. Vēlu jums veiksmi. Esat pārliecināti, lai viss izdodas. Paldies. Ok. Tā, pienākus nākamā intervija. Pa labi? F6 Flex. Un? YKM Jams. Ok, F6 Flex un Jams. Kāda Kā jūs man nosaucāt? F6 Flex. F6 Flex, atvainojos. Jā, jūs esat šeit. Es pateicu, kā jūs man nosaucāt? Jā, tieši tā, pareizi. Jā, jūs esat šeit 2-pret-2. Kāpēc jūs nepieteicāties uz šo sezonu 2-pret-2? Kāpēc? Jo izskatījās, ka nenotiks sezona, un tā arī beigās notika. Un? Nē, Leksiņš gribēja pieteikties, es negribēju, jo pārāk liels darbs. Bet, kad mēs rakstījām šito 2-pret-2, tas darbs ir 2 reizes mazāk, tāpēc, kā laikam vajadzēja pieteikties, bet tāpat nenotiks, so whatever. Kā tieši izpaužas 2 reizes mazāk darbiņš? Tāpēc, ka tas pats beats, garums, bet tev jārapa mazāk, jo tu esi 2 tā. Labi. Tā, būtībā vēlējos pajautāt, kā jūs darbojaties arī kopā, varbūt jums kaut kāds kopīgs projektiņš plānojas, varbūt kāds singles, kaut kas tāds. Īsti nē. Okay. Viņš slinko. Nākamais. Īsti, jā, mums kaut kas taisās. Gan jau nākamgad, 2026. gadā mums kaut kas nāk ārā, defo iečkosiet, tad mēs arī pateiksim. Es skatījos, ka tu pēc 2 gadu pauzes izlaidi singlu Zaudēju realitāti. Žēl, ka sāka dziesmu ar Zaudēju. Bet labi, redzēsim tālāk. Un jā, tu pieteicies šai sezonai, un tu tiki, tev bija 2. labākais rezultāts. Apsveicu tevi, tu esi iekļuvis sezonā. Kāda sajūta? Vispār es biju 4. laikam beigās sīdā. Tur Brunoties saraksts mainījās gadās, bet tu esi ticis, tas ir svarīgāk. Jā, bija jābūt 1. es 4. Bet, jāstāsta burlaks 1. Jātiek garām burlakam, tālāk izstāsts būs vienkārši. Es ceru, ka tu lasīji komentārus, jo tev ir ļoti daudz atbalstītāju. Daudz domā, ka tu varētu arī tikt finālā. Tā kā vēlam veiksmi puišiem un redzam viņus batlos. Fināls garantēts. 3-7-1.